Vakar mēs strādājām ar klientu, kas atnāca pie manis ar problēmu sekojošu. Pārāk daudz empātija un līdzjūšana. Ja? Kāds stāsta kaut ko, ka kaut kas slikts noticis un ka cilvēkam sāp, ja? Un mans klients nevar to uzklausīt tā daudz maz neitrāli. Uzreiz ir jāsāk raudāt līdzi, pārdzīvot. Un, tas ir ļoti neveselīgi. Klients to pats saprata, ja, ka tas izraisa vienmēr tik daudz spēcīgas emocijas, pat līdz tādai pakāpei, kad tas ilgs dienu, divas pašam, ja, cilvēkam, un tad ir jautājums, kāpēc tā notiek, vai ne? Un mēs darījām sesiju. Un pirmais ar to mēs sajūtai vienmēr sekojam. Ja? Šeit mēs atšķiramies no psihoterapeitiem. Mums neinteresē tur tā konkrētā situācija tagad, ja? Tik daudz kā tas, kur šīs sajūtas ir radušās un kur viņas mūs aizved. Un mēs sekojam tieši sajūtai iekšā, kas bija, ja? Kad bija jāpārdzīvo pēdējo reizi kaut kādā situācijā, kad bija jāpārdzīvo līdzi cilvēkam. Un tā sajūta aizveda pie vienām no bijušām attiecībām. Un tur sapratām, ka ir daudz aizvainojums, un nevienmēr tas ir viegli pamanīt, jo bieži vien jau mēs ar prātu to apspiežam, noklusējam, sev samalojam. Tas viss ir bijis sen piedots, atlaists, vai ne, kurš vairs atceras vispār. Bet ķermenis un zemapziņa visu zina. Viņa jau mums nemelo, viņa jau pasaka patiesību. Tāpēc ir tik svarīgi atslābināties un ar hipnozes elementiem ļaut zemapziņai atvērties, un tad mēs varam izdarīt veiksmīgu dziedināšanu. Un tur palīdzēju klientam saprast, kāpēc vispār attiecībās bija tāda dinamika, un tas palīdzēja atlaist to sāpīti visu, piedot. Un bums, nākamais, kur aizgāja, bija aptuveni uz 2 gadiņu vecumu, kur izjuta klients spēcīgu žēlumu. Un atklājās tāda interesanta aina. Tas žēlums, ja, tika pieņemts iekšā, ielaists no vides, no tuva radinieka, kurš tajā brīdī daudz pārdzīvoja. Un manam klientam, kā mazam bērnam, bija jābūt tur, jāizjūt arī līdz tas žēlums un jāmierina tas pieaugušais, vai ne? Kas nav veselīgi. Mums kā bērniem nav jāuzņemas atbildība par pieaugušo emocijām. Bet dzīvē viss ir savādāk, vai ne? Kā dziesmā dzied. Un bieži vien mēs tiekam traumēti, ja? Un vairākums no mums mēs esam traumēti. Tas ir fakts, un tāpēc ir ļoti svarīgi to visu izstrādāt, lai var beidzot sākt dzīvot normāli. Un palīdzēja klientam dziedināt to momentu, visu to brīdi, apzināties, ka tā nav paša klienta vispār programma šī kas ir izveidojusies iekšā, ka žēlums tā ir mīlestība. Ja? Un tur vēl aizgāja tik tālu, ka saprata klients, kad vienmēr tālāk dzīvē, ja? Viņš pieprasīja žēlumu, mīlestību no citiem caur žēlošanu, jo vairāk viņš raudās un pārdzīvos, jo citi vairāk žēlos un it kā mīlēs, ja, tāda surogāta mīlestība, ja, un tas, starp citu, ir ļoti daudzās mūsu ģimenēs, ja, jo tāda teiciena, kā, nāc tev pažēlošu, vai ne, un tam līdzīgi, vai ne, tur dara aizdomāties, kāpēc pažēlot, vai ne, vai tad tas ir labi, jo kad tu žēlo, ja, tu otru īstenībā pazemini, tu viņam atņem spēku. Un tas ir kā elementāri, ja tu padomā par to, vai ne? Tu viņu noniecini īstenībā, viņam pašam tad vairs nav spēku, viņš vēl vairāk jūtas upurs, viņam vēl grūtāk ir izrāpties no bedres. Tas mums ir daudzos iekšā. Un tad palīdzēju klientam dziedināt to visu, ainu momentu, atdot to visu atpakaļ dzimtai, to programmu, jā, un tādējādi dziedināt savu karmu un piepildīt dzīvi ar īstu mīlestību. Un šādējādi mēs strādājam ar zemapziņu, un tas ir kolosāli, un klients ir super laimīgs un priecīgs par to, ka vēl viens tāds aspekts ir atrisināts, dziedināts un atlaists, un ja jūs vēlaties strādāt ar mani, tad varat nākt uz izaugsmes terapija.com, parakstīties uz brīvo konsultāciju un strādāsim.